Te būs bail jau teikt, ka gruzīnu ēdiens, bet teiksim tā, pēc YouTube viens gruzīns stāsts nu rāda, kā jātaisa gruzīnu saļanka. Nu, nav no paša sākuma, bet tik daudz jau saprotams, ka te ir sagriezu gaļu, lielopu, un tad viņu uz lēnu uguni pasautējās, apcepās, un tad piegriez klāt burkāns. Nē, tie nav nekad burkāni, tie sīpoli. Bet sīpoli daudz, 4, nu tādi diezgan paliels sīpols. Sīpols pa daudz nebūs. Un tagad viņi te sildīsies. Nu, un tad jāpieliek vēl tas vēl sviests. Nu, tad kāpēc? Nu, nezinu, lai pa liesu neliktos laikam. Un tagad vajag šī tādu. Tieši tādu. Adžikā. Jo gruzīnu ēdiens bez adžikas nevar būt. Un to viņš teica, nevajag kautrēties, 2 karotes vajag likt. Es arī nekautrēšos. Nu, tad vēl jāsagriež vienu buntu pētersīļu. Tagad vajag šito. Tomāti mizoti, tomātu sulā. Jā, tikai tos tomātus, protams, nebert iekšā visiem tomātiem. Tos tomātus vajag kādā citā trauciņā paņemt un sablendrēt, lai sanāk šitāds te blendrējiens. Atkal sildīsies tālāk viss. Te marinēti gurķi sarīvēti. Tie arī sildīties. Labāk būtu sālīti gurķi, bet kur tad cilvēks dabūs sālīti gurķi? Tagad vajag, protams, šitādu asās paprikas pulveris. Šitādu. Kaut kas iebir, būs labi, ja nebūs labi, tad piebērs vēl. Nu, un šito zaļumu un ķiploku. Pētersīlu un ķiploku arī varam klāt. Nu, re, piebēr pētersīļus. Liekas jau, ka daudz, bet vajag daudz. Nu, ka vajag. Re. Un vēl varbūt, ka pat var redzēt, ka te sanāk tāda nevis zupa, bet biezputra. Bet šī receptē viņš pats vēl stāsta, ka tā zupa jābūt šitādai. Tur gruzīņi ņem savu pašu cepto maizi un mērcē iekšā un ēd iekšā šito. Un baigi garšīgs ir. Nu, un tagad viss samaisījās, lai viņš vēl te sildās atkal. Kāds minūtes 10 uz mazo guntiņu. Un tā jau būs tikpat kā gatavs. To jau laikam nedrīkst teikt, bet teiksim, kā ir. Tomēr gribējās man viņu bišķiņ šķidrāk pielēt puskrūzīt ūdeni. Nu, redzat, cik garšīgi, jā? Pasu nav, ne? Ir labi. Un klausies pašu svarīgāko. Saļankā nav jābūt kartupeļiem, cīsiņiem, kaut kādai tādai desai. Nu, var jau taisīt zupu kartupeļiem un cīsiņiem, bet tā vairs nav saļanka. Šitā ir saļanka gruzīngaumē. Oi, cik tomēr tas viss ir garšīgi. Vai karsts, lai bišķi padzies, tikmēr pateikšu vāri zupu. Šitādu precīzi tādu pašu uztais, milzīgi garšīgi. Un baigi vienkārši, kas tad gaļu māk sagriezt? Māki, pētersīļus māk sagriezt, māki, sīpolu māk sagriezt. Protams, ka māki, kas vēl te bija? Tomātu buņģu vajag attaisīt un sablendrēt. Un viss. Un baigi garšīgi.